Sveiks, novadnieki! Turpinot iesākto tematu par skolu apvienošanu un par to, vai tā bija kļūda vai nē, mums ir jāatgriežas pagātnē tajā brīdī, kad šie lēmumi tika pieņemti. Un, ja kāds šodien mēģina teikt, ka nebija citu variantu, tad manā skatījumā bija iespēja vidusskolu izveidot Saulkarstos un Zvejniekciemā saglabāt pamatskolu. Iespēja bija arī meklēt līdzfinansējumu, kādā veidā var nodrošināt abu skolu darbību. Un trešā iespēja noteikti bija arī šī, kas arī notika, kas tika realizēta un tika skolas apvienotas. Par to, kā būtu, ja būtu, mēs nezinām, bet mēs redzam to, ka tā kā ir, un tas mums īsti nepatīk. Bet tajā brīdī, kad notiek visi šie procesi, viena lieta, par kuru arī būtu jārunā, ir tas, ka direktoram skolā ir jābūt uz vietas, ir jābūt vadītājiem, kas to vada. Un par to, vai izvēlētā direktora bija pareizā vai nē, es domāju, ka katrs lai spriež pats, bet ir jāsaka, ka tie citi kandidāti, kurus citas politiskās partijas atbalstīja, ļoti iespējams, ka būtu vēl citādāk to visu attīstījušas un izdarījušas, ko mūsu vietējie Saulkrasta novada iedzīvotāji jau paši zina, par kuriem mēs runājam un kāda tā virzība varēja būt. Tāpēc der tomēr atgriezties atpakaļ tajā laikā, kad mēs runājām par to, kāda ir tad mūsu izglītības iestāžu nākotne, kas ir labākais mūsu bērniem un kas ir tas, ko mēs vēlamies savā novadā redzēt. Tieši tāpēc es aicinu šobrīd par šo diskutēt, iesaisties diskusijā, raksti komentāros un, ja ir kāda doma par kādu vēl citu aktuālu tēmatu, droši, es domāju, ka diskusijām mēs esam atvērti un tas tikai palielina mūsu aktivitāti un uzlabo mūsu dzīves apstākļus. Lai izdodas!